Sveiki. Dzirdat mani? Man sauc Andris Krūmiņš, aktīvi es darbojos kompānijā Lafens, varbūt daudzi dzirdējuši tādu kompāniju. Un daļai es strādāju arī Rīgas Tehniskajā universitātē, atšķirībā no Andris Blumbergs, es esmu būvniecības fakultātē, Siltumgāzes ūdens tehnoloģijas institūtā, kur pasniedz būvniecības fakultātes studentiem inženiersistēmu automatizāciju. Un darbojos es Lafentā no 2000. gada, līdz ar to mana darbība ir saistīta ar ēku automatizācijām, un tagad mums ir jauns produkts, kas ir saucās enerģijas pārvaldība. Un es redzu šeit arī gads, kur Latvijas bankā mēs esam automatizējuši ēku ar mūsu vadības sistēmām, un tad viņš var pateikt, kā tas viss strādā īstenībā. Un tad mūsu kā kompānijas mērķis ir, ka mūsu klientiem ir neierobežotas iespējas ēkas attālinātam monitoringam, un tad šī prezentācijā es pastāstīšu, kādas šīs iespējas ir modernas, lai gan mēs varētu korekti vadīt ēku, lai arī saprast, cik tad šī ēka tērē enerģijas resursus. Ja? Un ir tādi divi globāli standarti, pie kuriem es mēģinu pieturēties, un viens no tiem ir Eiropas standarts EN 15232, kas apraksta, ja ēka ir automatizēta, tad kādām ir jābūt šiem automatizācijas parametriem, un šī automatizācijas parametri ir iedalīti vairākās energoefektivitātes klasēs, A, B, C, D, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet arī ēka automatizācija ir šīs energoefektivitātes klases. Un es pastāstīšu, ko tas īsti nozīmē. Un enerģijas pārvaldība ir aprakstīta ISO 50001 standartā. Galvenais ir pareizi pārvaldīt šo ēku, mums ir resursi, kā to darīt saprotamāk. Un šis standarts EN 15232 ēka automatizācija iedala vairākās klasēs A, B, C, D, un D klase ir tāda, kur praktiski nekas nav automatizēts. Bet A klase savukārt ir tāda, kur ēka ir automatizēta ļoti augstā līmenī, un B klase vairāk ir tāda kā jau diezgan sarežģītiem vadības algoritmiem. C klase ir automatizēta pārsvarā tikai galvenās iekārtas un tiek izmantot kā referents vēlāk pie enerģijas aprēķiniem. Ko tad nozīmē šī C klases automatizācija? Šeit var redzēt, ja? Un tātad C klases automatizācijā nozīmē to, ka ēka tiek darbināta pēc laika grafika, tātad ēkas noslodze. Vissvarīgākais ir zināt ēkas noslodzi, un šeit var redzēt, ka office sāk darbu 7 un beidz darbu 6. Tātad telpas vai gaisa apstrādes iekārtas vai visu klimata nodrošināšanas iekārtas tiek aktivizētas 2 stundas pirms šī iekārtu darbības. Un izslēgtas pēc šī standarta 3 stundas pēc tā, ka office ir beidzis darbu. Un var redzēt, ja ziemā tad ir sildīšanas, vēlamā sildīšanas temperatūra, un vasarā šeit tā zilā ir vēlamā dzesēšanas temperatūra. Temperatūras starpības starp šiem abiem procesiem ir tāda kā 1 grāds, tad ziemā teorētiski mēs varētu sildīt līdz 22 grādiem, vasarā dzesēt līdz 23 grādiem. Tāda būtu klimata nodrošināšanas, klimata vadība atbilstoši C automatizācijas klasē. D klasē, kas bieži vien ir ziemā, tas ir pārsvarā kurs, varbūt pat Rīgas Tehniskā universitātes būvniecības fakultātē, kur pat nav termogāls. Ja? Tas nozīmē, ka diena vai nakti tiek uzturēta patstāvīga temperatūra, nestoties uz to, vai tā ēka ir aizņemta vai nav aizņemta. Vai tas ir ēkas slodzes faktors praktiski netiek ņemts vērā. B klase, kad no tā standarta līmeņa ir aizgājusi nedaudz vienu soli tālāk. Tātad temperatūra vasarā tiek uzturēta līdz 21 grādam, sildīt ziemā dzesēta līdz 23 grādiem, tātad lielāka tā kā temperatūras starpība. Tiek vairāk ēka pielāgotas slodzes telpas noslodzē. Tātad šeit varam redzēt, ka 1 stundu iepriekš tiek darbināta sistēmas, un 2 stundas pēc tiek šīs sistēmas pāriets uz nakts režīmu.
Un A klases jau no tāda telpu klimata kontrolas viedokļa, kur jau iepriekšējā prezentācijā nedaudz tika stāstīts par mainīgai daudzumu vārstiem, par gaisa apmaiņu, var redzēt, ka no noslodzes viedokļa, tātad 1 stundu iepriekš ēka telpa tiek sagatavota, un 1 stundu iepriekš šīs sistēmas tiek deaktivizētas. Ziemā šī setpoints tiek uzturēts radiatoriem, piemēram, līdz 21 grādu. Vasarā šī telpas temperatūra vēl tiek sekot līdzi ārgaisa parametriem. Ja ārā gaisa siltāks, tad nozīmē, ka mēs nevaram dzēsēt tik daudz. Mums ir šīs vēlamā setpoints mēs nedrīkstam dzēsēt līdz 23, lai nebūtu termošoks cilvēkiem. Mēs tad paceļam šo setpointu automātiski, piemēram, līdz 25 grādiem. Un tas, ko šeit var redzēt līdzi, tas ir mēs ar mainīgu gaisa daudzumu vārstiem vai ar sadali. Tas, pieņemsim, būtu tā kā displacement ventilation no iepriekšējās prezentācijas, bet kur vēl ir wow vārsti vai gaisa daudzumu vārsti, kas gaisa daudzumu seko līdzi telpas noslodzē. Tas nozīmē, mēs padodam gaisu tik, cik telpai nepieciešams atbilstoši telpas noslodzē. Vai nu tas būtu gaisa apstrādes iekārta, kur mēs mainām gaisa daudzumus, vai mēs gaisa apstrādes iekārta strādā ar spiediendevējiem, un mēs automātiski jau vadām šos wow vārstus atbilstoši telpu noslodzē. Un ir dažādi šī standartā, ir dažādi noslodzes profili minēti, piemēram, kas vistipiskākais mums ir office ēkas, protams, mums ir skolas, mums ir tirzniecības centrs, mums ir slimnīcas, kur praktiski šī ēka tiek noslogota nepārtraukti, mums ir viesnīcas, kur ir pretēji noslodzi, kas nozīmē naktī noslodzi, dienā praktiski nav. Un atbilstoši visiem šiem noslodzes profiliem, kamdēļ viņi būtu vajadzīgi, tamdēļ, ka mēs varam pēc šī standarta automātiski pateikt, cik tad mēs varam ietaupīt elektroenerģiju vai siltumenerģiju, ja mēs automatizētu procesu dažādos veidos. Un, lai to izdarītu, šī standartā ir aprakstīts nepieciešamās funkcijas, kāds ir nepieciešams, lai par piemēru vadītu apkuri, karsto ūdens apgādes sistēmu, dzēsēšanas sistēmas, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu, apgaismojumu, žalūzijas un arī vispārējas prasības ir aprakstīts šī standartā. Piemēram, ja mēs skatāmies uz ventilāciju un gaisa kondicionēšanu, tad, ja mums vispār nav gaisa daudzuma sadalīšana telpās, mums nav automātiskā nekāda vadība, tad mums ir D klase, vai tās augšā dzīvojamās ēkas, tas ir publiskās ēkas, dzīvojamās ēkas vai publiskās ēkas. Jā. Ja mums jau ir vadība pēc laika, tas nozīmē, pēc laika mēs varam pielāgot šīs iekārtas jau telpu noslodzē, tad mums jau ir B klase. Un, ja mēs vēl klātbūtnes devējus uzliekam vai pēc pieprasījuma, tad mēs jau panākam A energoefektivitātes klasi. Tādas šīs funkcionalitātes ir aprakstītas visām šīm iepriekš minētām inženieru sistēmām. Un ko tas mums dod? Ja mēs projektējam jaunu ēku, mums ir ventilācija, mēs gribam, piemēram, wow vārstus likt, mēs gribam radiatoru termogalvus vadīt klimata kontroli telpās, mēs nezinām, cik tad tas mums dos enerģijas ietaupījumu. Un šī standartā viņi ir simulējuši. Ja mums būtu standarta C klases automatizācijas līmenis, bet ja mēs šo uzlabotu līdz A klasē, tad mēs, piemēram, viesnīcās mēs ietaupītu 32% enerģijas, gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas. Ja mēs no C klases uzlabotu līdz B klases līmenim, tad mēs ietaupītu 15%. Un, ja mums vispār nav nekāda ēka automatizācija, tad mēs pat ar korektu un labu ēku automatizāciju varam ietaupīt līdz pat samazināt enerģijas patēriņu uz pusi. Šie ir tie kopējie rādītāji, cik tad mēs varam ietaupīt enerģijas automatizējot tirzniecības centrus 50%, viesnīcas 25%, birojas 40%. Mēs esam to pārbaudījuši praksē. Viens no tiem objektiem, ko mēs esam tiešām pārbūvējuši ēka automatizācijas sistēmas un bijuši mērījumi gan pirms tam, gan pēc tam, ir Kāraudas tirzniecības centri Latvijā, Igaunijā, mēs būvējam arī Zviedrijā. Un tur mūsu labākais rādījums ir 50% siltumenerģijas, samazinot tikai pārbūvēt ēka automatizāciju
un 25% elektroenerģijas. Un ISO 50001 standarts ir atkal tas, ka, ja nāk iekšā šis standarts, kas nosaka enerģijas pārvaldību, tas, ja kāda kompānija vai rūpnīca vai grib ieviest šo standartu, tad tas nozīmē, ka viņiem jāsaprot, kā šī enerģija tiek tērēta. Tas ir un jādefinē veidu, kā efektīvāk tērēt šo enerģiju. Tas nozīmē, un ir jāuzrauga, jāsalīdzina ar iepriekšējiem datiem, respektīvi ir diezgan liels darbs, lai šos pirmkārt ieviestu, un nedrīkst pazaudēt tos labās īpašības, kas tiek panākts ieviešot šo standartu. Bet šis ISO 50001 standarts nenosaka, ka automātiski jābūt ir datu nolasīšanas un no skaitītājiem sistēmas un analīzes jāveido reportus, bet mēs uzskatām, ka, ja ieviest šādu energo pārvaldības programmatūru, tad šis darbs krietni atvieglot šo sistēmas uzraudzību. Un kamdēļ tas viss ir jādara? Tas, ka ēkas izmaksas 50 gadu periodā lielākās izmaksas ir šeit, ir tās darbībā, gan no enerģijas patēriņa viedokļa, gan no apkalpošanas viedokļa. Tas, kas vēl šeit neparādās, ir tas, ja mēs uzturam korektu komforta līmeni, arī ēka automatizācija ne tikai ietaupa šo enerģiju, bet uzdevums ir uzturēt šo komfortu, ātri diagnosticēt, ir vai nav komforts, ātri apkalpot, servisot. Šeit neparādās vēl darba algas. Tad mums ir jānodrošina ēka priekš cilvēkiem tieši tajā brīdī, kad viņi tur atrodas. Visi šie parametri. Tad nedaudz par Lafentu. Tas, ko mēs darām, mēs no enerģijas pārvaldības programmas, mums ir partneris vācu kompānija KBR. Ilgus laikus mēs sadarbojamies ar tādām amerikāņu kompāniju Alerton automatizācijas viedokļu un ar vācu kompāniju Deos. Pārvaldam dažādas protokols, kā BACnet, Modbus, KNX, dalīja apgaismojuma protokols un apmainamies ar datiem starp šīm vadības sistēmām, izmantojot OPC platformu šo datu apmaiņai starp dažādiem serveriem. Respektīvi, mēs darām visu, lai šos visus labās idejas, ko es iepriekš minēju, mēs varētu realizēt praksē. Un nedaudz par kompāniju, par KBR, kā tas vispār Vācijā ir attīstījusies šī enerģijas pārvaldības sistēma. Tas, ka salīdzinoši nesen, dibinot teorētiski nesen, 76. gadā, un šī kompānija ir privāts uzņēmums, tika dibināta ar domu, lai pirmā ideja bija šai kompānijai ierobežot jaudu, respektīvi, ja ir enerģijas patēriņš vai kaut kādas slodzes, piemēram, vasarā kaut kāda liela dzesētājās, lai ziemā mitināt, tad ir jāatslēdz, ja nepietiek enerģijas. Pirmā, ko viņi izgudroja, ir demand controller, kas atslēdz liekos patērētājus. Vēlāk, ja viņi attīstījās uz enerģijas pārvaldības virzienā un ir certificēti ar visādiem šādiem certifikātiem, kā ISO, un arī no ražošanas certifikātiem. Un pieejami visā pasaulē. Nedaudz pastāstīšu, ko tad šī sistēma dara. Papildus tam, lai ierobežotu jaudu, viņi ražo kompensācijas iekārtas reaktīvās enerģijas kompensācijai un arī ražo iekārtas elektroenerģijas uzskaitē un mērīšanai harmoniskās mērot ne tikai un mērot elektroenerģijas kvalitāti un, protams, pēc galvenais ir uzskaiti un arī enerģijas pārvaldības programma, kas sauc par Visual Energy 4. Kā tas viss funkcionē, to es varbūt pastāstīšu nākošajā slaidā, ka enerģijas pārvaldība tā ir programma nodrošinājums, kas ir balstīts uz web vidi, kurš cilvēks, kuram piekļuv pie šīs enerģijas pārvaldības, piekļuv pie korporatīvā tīkla, piemēram, ar VPN vai piekļuvē pie, ir autorizēts, viņš ielogojās caur web vidi, savienojās ar enerģijas pārvaldības programmu nodrošinājumu. Lai iegūtu datus, protams, inženieriem ir jāizveido šo enerģijas pārvaldības sistēmu. Šī enerģijas pārvaldības sistēma sastāv no elektroenerģijas skaitītājiem, kas ir šeit,
enerģijas pārvaldības sistēma nolasa šīs iekārtas, var nolasīt jebkuru impulsu skaitītāju, gāzi, ūdeni, arī citus impulsus, elektroenerģijas skaitītājus, karsto ūdeni. Ja ir skaitītāji, kas ir protokolā, piemēram, Modbus ir ļoti populārs protokols, tad viņus var integrēt šī enerģijas pārvaldības sistēmā. Mbus skaitītājs var integrēt šī sistēmā, respektīvi visu skaitītājus var apkopot vienā kopējā uzskaita sistēmā. Šie skaitītājiem, šie visi dati glabājās SQL datubāzē un tiek vizualizēti programmā, ko sauc par Visual Energy 4. Tas ir kā web serverīts. Jebkurš autorizēts darbinieks ar savu lietotāju vārdu un paroli var piekļūt pie šīs sistēmas un skatīties, ko tad šī sistēma kā tad enerģijas patēriņš ir bijis, analizēt reportus, to es nedaudz tālāk pastāstīšu. Darbojas tas viss, protams, caur internetu un atbilstoši IT dienestam jābūt klāt, lai nokonkurētu šo sistēmu drošu neuzlaužam. Tā galvenā iekārta, kas šos datus saglabā, ir šāda. Tas ir tāds kā liels serveris, kas jānoliek kādā IT serveru datu telpā, un visi šie dati glabājās šeit. Šie ir tie mazie gateway, kas var savienoties ar sistēmu caur internetu protokolu. Un tas nav ierobežojums uz vienu ēku, tas nav ierobežojums, tas var būt pat visā pilsētā šie dati var monitorēt. Respektīvi, ja ir daudz dažādu ēku kompleksu, viņus var apvienot vienā kopīgā sistēmā. Un otrs variants ir tāds, ka mūsu pakalpojums ir piedāvāt šo sistēmu arī caur mākoņu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka mēs paši uzturam gan serveri, gan programmu nodrošinājumu un izveidojam atsevišķus lietotāju piekļuvus tikai savai sistēmai. Vairs nav jāuztraucās par IT dienestiem, nav jāuztraucās par enerģijas pārvaldītājiem, jo, lai ietaupītu enerģiju, šī sistēma jau tikai vizualizē, kas tad tiek patērēts. Tālāk jau jāpieņem lēmumu, kādā veidā tad mēs varam ietaupīt šo enerģiju. Un, ko tad mēs iegūstam? Mēs iegūstam šādu darbību ar reportiem un gan varam datus eksportēt, apstrādāt atbilstoši šim ISO standartam. Pielietojums ir visur. Pielietojums ir visur, visās ēkās, kas vien tērē enerģiju. Tas ir gan rūpnieciskās, gan publiskās, gan ražošanas ēkas, un referents ir Vācijā pār pa 1000 lietotājiem ir šādai sistēmai. Mēs esam testu nolūkā uzstādījuši arī savā birojā, un arī Vidzemes slimnīcā, ko es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Mēs mēram šeit ievadu, šādu vienu skaitītāju uzlikām uz ievadu un mēram arī ventilācijas iekārtas noslodzi. Šis elektroenerģijas skaitītājs, ja mēs gribam, izskatās šādi, tie ir straumaņi, respektīvi nav ierobežojums jaudām. Tas ir kuru jaudu, kas mums nepieciešams vizualizēt, monitorēt, mēs ar straumaņiem varam to izdarīt. Serveri šeit nedaudz var redzēt, bet viņš ir šeit apakšā. Otrs blakus mums stāv vadības serveris, mūsu programmas vadības serveris. Es pastāstīšu, kāpēc viņi stāv viens otram blakus un ko to var iegūt. Un viens no tiem ieguvumiem, pirmais ieguvums enerģijas pārvaldības programmai ir tas, ka vizualizācija notiek atbilstoši elektriskajām schēmām. Tas nozīmē, ja ir liels objekts, kas jau ir uzbūvēts kādu laiku atpakaļ un jāieveido enerģijas pārvaldības sistēma, bet galvenam enerģētiķim jau ir aizmirsties, kā tad šie elektro vai tās schēmas pazuduši vai vispār izpildu dokumentācija nav. Tad, kad ievieš šo sistēmu, tad vizualizē arī šo visus elektriskās schēmas ar atbilstošiem aizsardzības automātiem un patērētājiem. Tas nozīmē, ka no tāda pārvaldības viedokļa jau tā ir vizuāla pārvaldība. Un katrai vidē, ja šeit var redzēt elektroapgādes vidi, tālāk var siltumapgāde, ūdensapgāde, karstais ūdens, augstumenerģija, jebkur, ko mēs uzskaitam, mēs vizualizējam atbilstoši reālai situācijai. Šeit var redzēt online datus, jaudu, tekošo jaudu, piemēram, kopējo jaudu, aktīvo
un arī var uzstādīt, parādīt viņus skaitītāju rādītājus. Pirmā mana ideja bija, kāpēc nav skaitītāju rādītāju, un vai vispār impulsu veida skaitītāji ir precīzi skaitītāji, kurus var šādā veidā vizualizēt un pēc viņiem tad analizēt enerģijas patēriņu. Bet atbilde ir ļoti elementāra, ļoti vienkārši. Nevienu neinteresē reāli skaitītāju rādītājs no līdz precīzi pa kilovatstundu. Tas nav galvenais mērķis. Galvenais mērķis ir saprast, kā šī enerģija tiek tērēta noteiktā laika vienībā. Tas nozīmē, mēs definējam laika vienību, cik mēs gribam analizēt, piemēram, kādā laika vienībā mēs gribam analizēt enerģijas patēriņu. Šeit var redzēt, ka pēc standarta slodzes grafiks elektroenerģija ir reizi 15 minūtēs. Un šeit mēs varam redzēt reizi 15 minūtēs tādu mazu stabiņu. Nozīmē, cik tad elektroenerģija tiek patērēta 15 minūtēs. Pareizinot šo ar 4, mēs iegūstam stundā kilovatstundas. Cik tad ir, vai izdalot, cik tad kilovati reāli mums tiek tērēta dotajā momentā. Šeit var redzēt, sākumā uzstādot, mums ir dienas un nakts patēriņi, un ļoti interesanti uzreiz parādās, kas tad mums notiek. Šitien te ir nakts un citur vēl ir nakts, kāpēc mums nakts patēriņš atšķirās pat no dienas, atšķirās nakts pēc nakts. Ja? Tad tur var veikt un analizēt. Tam ir vajadzīgs enerģijas pārvaldītājs, lai varētu analizēt šos datus. Šeit ir nedaudz gaisa apstrādes iekārta parādīt, ka mēs vadām šo gaisa apstrādes iekārtu. Tiešām mēs vadām pēc CO2 līmeņa birojā, un mums palielinoties gaisa apstrādes iekārtām apgriezieni, mums, protams, pieauga enerģijas patēriņš. Naktī mēs šīs gaisa apstrādes iekārtas slēdzam ārā. Tā galvenā atskaita, viena no tām atskaites veidām ir par katru pieslēgto patērētāju. Mēs iegūstam šādu reportu, cik tad noteiktā mēnesī tiek tērēta enerģija. Tiek tērēta enerģija, 500 kWh. Gan aktīvā, reaktīvā var mērīt vairākos kvadrantos, nozīmē importēt, eksportēt, arī ražot un tirgot teorētiski arī iespējams un uzraudzīt. Un es pastāstīšu par nākošo objektu, kur mēs šo pielietojam praksē, jo viens mēs izpētījām, kā tas birojā, viss funkcionē un strādā tālāk, ja mēs gājām dzīvē. Mums ilgtermiņā Lafentam ir sadarbības partneris Vidzemes slimnīca, kur mēs teicām, ka mēs 5 gadu laikā, investējot pa saviem līdzekļiem, ietaupīsim viņiem enerģiju. Viens ir ne tikai, protams, uzstādot šādu sistēmu, mēs nevaram ietaupīt enerģiju. Mēs varam tikai vizualizēt un redzēt, ka mēs esam labi tērējami vai tiešām viss ir atbilstoši normām. Bet uzlabojot vadības algoritmus un paralēli tam pārliecinot klientu, kā tad pārliecināt, ka mēs tiešām spējam kaut ko ietaupīt, ir veidot šo enerģijas pārvaldības sistēmu, uzskaiti un vēlāk dot reportus, ka tiešām mēs esam kā bija pirms un kā bija pēc. Tātad, tā kā es teicu, vislielāko enerģijas ietaupījumu no tāda praktiskā viedokļa ir iegūst automatizēt siltummezglus. Tas nozīmē, ka šeit mēs rekonstruējam siltummezglu, kas teorētiski tur bija gan Danfoss kontrolieris un santehniķis, kurš bija ļoti niknis, jo viņš bija vienīgais mācīja Danfoss kontrolierī spaidīt šīs spogas. Teorētiski nav nekas sarežģīts, mainīt līknes Danfoss kontrolierī, bet mēs pārslēdzām viņu uz mūsu vadības sistēmu, uzstādījām visām līknēm Belimo Energy, visām kontūriem Belimo Energy Val, kas ir ļoti jauns produkts tirgu, un pieslēdzām rekonstruējumu ventilācijas sistēmas vadību, pieslēdzām pie pārvaldības programmas, kas tad galvenais serveris atrodas mūsu birojā. Tātad mums ir šī Vidzemes slimnīcā 2 sistēmas. Viena ir vadības sistēma uzlabota, kas ir ar DEOS vadības algoritmiem, un otrs ir KBR enerģijas pārvaldības programma nodrošinājums. Un teorētiski ir vienkārši un varbūt no otras puses arī sarežģīti, jo šie Belimo Energy valvi ir arī kā siltumenerģijas skaitītāji. Bet šo siltumenerģijas skaitītāju datus mēs iegūstam BACnet protokolā, un tad otrs mums bija uzdevums šos datus pārnest uz šo KBR enerģijas pārvaldības programmu, un te ir tāds maģiskais atslēgas vārds kā OPC protokols, kur mēs nolikām 2 serverus blakus, palasot nedaudz instrukcijas, mēs iemanījāmies šos datus pārraidīt no viena serveru uz otru serveri un apmainīties ar šiem datiem. Nedaudz es pastāstīšu par iepriekšējo sistēmas topoloģiju Vidzemes slimnīcā.
Vidzemes slimnīcā bija izveidots alertona kontrolieri ar galveno kontrolieri un šādu vizualizācijas programmu, šeit gan ir jaunāka, bet uz vietējā pārvaldnieka datora. Jā. Bet mums ir otrs sadarbības partneris, kas saucās DEOS, tas ir vācu kontrolieri, un arī programmu nodrošinājuma ražotāji. Ar ko viņi atšķirās no šiem iepriekšējiem ir ar to, ka tas DEOS kontrolieri nāk ne tikai ar kā hardware, kas nozīmē izēja moduļu, un tālāk mēs pieņemam darbā kādu programmētāju un uzticam viņam ieprogrammēt ventilācijas iekārtas vadību, siltummezglu vadību atbilstoši viņa zināšanām varbūt tur. Tas ir tā kā risks, bet šeit nāk kopā ar makrobibliotēku. Tas nozīmē, mēs šos procesus visus ļoti labi pārvaldam, ka jau ir pārbaudīta loģika entos gadus gan Vācijā, gan mūsu Latvijas objektos, viegli mainām parametri, tas pats Latvijas bankā mēs esam izveidojuši. Un mēs pārbūvējām šo sistēmu izveidoto uz DEOS makrobibliotēku, bet atstājot vecos alertona kontrolierus, tas ir iespējams tādēļ, ka alertona kontrolieri runā BACnet protokolā, kas ir līderis no ēka automatizācijas protokoliem. Un DEOS runā BACnet protokolā. Restīvi, mēs ar saviem DEOS algoritmiem komandējam alertona kontrolieru ieejas izējas. Un vizuāli tas izskatās šādi. Tā ir reāli online bilde no šīs gaisa apstrādes iekārtas vadības. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti viegli piesaistīt šo iekārtu gan pēc slodzes grafikiem, tas nozīmē, šeit ir viegli laika grafiki, mums ir pieplūdes nosūtas ventilātoru aprīkota frekvenču pārveidotājiem, redzam viņu parametri, vizualizējam saprotamā veidā, arī priekš inženieriem ir vajadzīgs galvenais saprotams veids, lai nekļūdītos šajos algoritmos. Un pieplūdes gaisa temperatūru, nosūtas gaisa temperatūru, uzstādījām gaisa kvalitātes devējus, piesaistījām viņus pēc ventilātoru apgriezieniem. Šeit ir ļoti interesanta siltuma atgūšanas sistēma, kas saucās EcoNet. Tas nozīmē, ka mēs pēc iespējas vairāk mēģinām atgūst siltumu, tikai tad, kad nepieciešams, mēs pieslēdzam šo sildīšanas vārstu, aktivizējam vaļā. Pārvaldības programma ir mūsu birojā var stāv, tā ir Open Web vizualizācijas programma. Šeit var redzēt arī, ka ir citi objekti pieslēgti. Bet mēs viņus virtuāli atdalām no viena objekta uz otru. Tas nozīmē, klientam vairs nav nepieciešams pirkt šos gan savu serveri, gan programmu nodošanām uzturēt. Visas tās investīcijas mēs varam veikt paši pie sevis. Klientam ir lietotājvārds un parole un piekļuve pie šīs sistēmas. Siltummezgls. Rekonstruējot siltummezglu, samainot ECLs pret šo Belimo Energy valu, mēs vizualizējam šo siltummezglu vadību. Piesaistījām arī siltummezglus ne tikai pie ārgaisa temperatūras, bet arī pie telpu temperatūras, analizējot, jo daudzās telpās vēlāk parādīšu, mums ir telpu temperatūras devēji. Gaisa apstrādes iekārtas mēs piesaistījām arī pēc atpakaļgaisa temperatūras regulēšanas, lai šie vārsti, tiešām, jo gaisa apstrādes iekārtas tāds, kur ir svarīgi šī atpakaļgaisa temperatūra, jo ar siltuma atgūšanu lielu mēs ļoti maz paņemam šo siltumu, mums ir liela atpakaļgaisa temperatūra, mums jāgriež šis sildīšanas vārsts ciet, mēs nevaram tikai pēc turbietas strādāt. Un šeit ir it kā teorētiski šeit ir parādīta parastā vadības loģika, bet šie vārsti ir Belimo Energy val. Tad es pastāstīšu īsumā īsi, kas tad īsti ir šis Belimo Energy val. Tātad tas ir gan vārsts, gan siltuma enerģijas skaitītājs un plūsmas mērītājs vienlaicīgi. Un viņam ir vairāk funkcionalitāti. Pirmkārt, gan skaitītājs, gan regulējušies vārsts, bet viņš ir pēc šim vārstam ir tas netipiski tirgu, viņam ir BACnet IP protokols. Tas nozīmē, BACnet IP padod viņam elektroapgādi, uzliek kontrolieri, kas ir BACnet serveris, un kur var vadīt šo vārstu caur BACnet protokolu. Praktiski vadības programma var nosīt visus šos datus, kas ir caur BACnetu. Otrs ir, viņam ir iebūvēts web servers, jebkuram var redzēt. Šī gan ir lokāla IP adrese, jūs varat nesavienosieties. Ja? Ja jūs esat lokālā tīklā, jūs varat uzrakstīt šo IP adresi un ielogoties, jūs redzēsiet, un ar administratoru paroli redzēsiet visus šos vārsta parametrus. Un vārstam ir vairākas funkcionalitātes. Pirmkārt, vadīt tikai 0 līdz 100% robežās no vadības komandas no mūsu kontroliera, vai iestatīt pēc atpakaļgaitas temperatūras, ka viņš limitē atpakaļgaitas temperatūru, nokonfigurēt, ka viņam ir jaudas ierobežojumi.
Un šādus svārstus mēs uzstādījām pirmos Latvijā. Šeit ir vizualizācija no vadības programmā, ka mēs visus datus varam redzēt, analizēt. Un vēl ir enerģijas skaitītājs, siltumenerģijas skaitītājs, kurš tad mēs tālāk eksportējam uz šo KBR enerģijas pārvaldības programmu. Papildus tam mums ir ievadskaitītāji, siltumenerģijas ievadskaitītājs, kas ir EMBAS protokolā. Arī mēs šos datus eksportējam uz KBR programmu un karstā ūdens enerģijas skaitītājs. Ja? Un EMBAS protokolā, protams, mēs ne tikai nolasam megavatstundas, bet arī var nolasīt visus tos jaudas, ko šis protokols pieļauj. Tas ir atkarībā no katra skaitītāja veida, bet šeit var redzēt gan temperatūras, gan turpgaitas atpakaļgaitas temperatūras, gan kubikmetrus, gan megavatstundas patērētās. Ja. Šeit ir vizualizācijas programmā mēs uzstādījām savus temperatūras devējus pa telpām, jo vadot siltumezglu un rūpēties par to, lai mēs nepārsildītu šīs telpas, mums bija svarīgi redzēt šīs telpas temperatūras, lai mēs varētu paļauties uz to, ka mēs pa daudz viņam nepiegriežam. Protams, bija tādi zvani, ka mēs no 24 līdz 21 samazinājām. Tas tomēr ir cilvēki pierod un viņiem liekas, ka tas ir diezgan liels enerģijas samazinājums, temperatūras samazinājums. Par uzskaiti. Uzskaiti mēs veicām visām klimata iekārtām, tad elektroenerģiju mēs mēram siltumezglam, ventilācijas iekārtām, kas sadalītas pa grupām. Var redzēt gan jaudu, gan kilovatstundas patērētās. Un tas pats ir siltumenerģija. Šeit var redzēt ievadu, tas, kas iet uz radiatoriem, tas, kas iet uz ventilācijas iekārtām. Un to tad mēs visu analizējam. Sākumā, tā kā mēs palaidām, tad bija palaišanas režīmā, var redzēt, ka šī enerģijas dati svārstās. Tas, ko šeit jāmēģina atšifrēt, ka reizes 15 minūtēs, mēs varbūt vēlāk pārēsim uz reizes stundā, mēs analizējam, cik tad mēs enerģijas patērām reizes 15 minūtēs. Tas nozīmē, šeit ir kilovatstundas un tas ir viens atskaits C korpusa radiatoriem. Pareizinot var redzēt reiz 4, tad cik tad mums kilovati ir stundā mēs tērējam. Un, protams, tās atskaits mums ir svarīgi automatizējot, kas tad bija pirms un kas bija pēc. Cik mēs tērējam sestdienās, cik mēs tērējam svētdienās enerģiju. Ja tā ir slimnīca, tad tas ir viens stāsts, ka tomēr tā ēka ir noslogot. Mēs nevaram visu atslēgt, piemēram, sestdienas svētdienās, mums jānodrošina šie parametri. Bet ja tā ir biroja ēka, vai tas ir tāda, kur sestdienās svētdienās ir ēka neaizņemta, tad, ja mēs šeit redzam slodzes grafiku, tad mēs varam klikšķināt uz katras dienas atsevišķi un redzēt, kā šis slodzes grafiks mainās atkarībā no dienas. Tas nozīmē, ka mēs varam analizēt, kas tad notiek brīvdienās, vai tiešām mēs ietaupam. Ja mums ir šī sistēma izveidot pāris gadus atpakaļ, un šī SQL datu bāzē ir vieta, lai mēs šos datus analizētu, bet mēs esam kaut ko ļoti superīgi ieviesuši, kādu ideju ieviesuši 2016. Gada vasarā, pieņemsim. Atraduši, kā ietaupīt enerģiju. Mēs varam salīdzināt gadus ar gadiem. Pieņemsim, šeit izvēlamies gadus, mēnešus un salīdzinām, kas tad bijis iepriekš, kas tad bijis tagad. Mēs varam atrast ar šo sistēmu lielākos patērētājus. Tas nozīmē, ka šeit var redzēt, tā ir siltumenerģija, ka šeit ir silta PN1, PN4 vislielāk tērē enerģiju. Mēs varam salīdzināt ventilācijas enerģijas patēriņu ar radiatoru siltumenerģijas patēriņiem. Un tad tiešām saprast, ja visi rāda tos slaidus, ka 40% no ēkas enerģijas patēriņa tērē ventilāciju. Nu, tas ir, es pats to bieži viens stāsts, bet man ir interesanti, no kurienes tas ir radies. Ja? Un tie ir kaut kādi atsevišķi pētījumi, bet ar šo sistēmu mēs tiešām varam to pateikt, ka kur mums ir 40% no visas siltumenerģijas mēs tērējam ar ventilāciju. To pašu mēs varam veikt par elektroenerģiju. Jo vairāk punktu mums ir ēkā skaitītāji, kurus mēs pieslēdzam pie šīs enerģijas pārvaldības programmas, un jo vairāk šos datus mēs analizējam, mēs varam pateikt, cik tad ir office iekārtas, piemēram, tērē, vai ir liederīgi likt visiem dators izslēgt pa nakti. Jo praktiski birojos neviens neko neslēdz ārā, ne kopētājs slēdz ārā, ne kafijas aparāts. Tā ir sistēma, kas var analizēt dienas patēriņu, nakts patēriņu un
Protams, pat par sevi neko neietaupīs, bet ja šos datus analizē ērtā, saprotamā veidā, tad diezgan ātri ar maziem inženieru resursiem var atrast veidus, kā tad ietaupīt šo enerģiju. Un var analizēt, cik tad vai mums ir kaut kāda zuduma, ko mēs nemēram. Tas nozīmē, skatāmies, kas tad ir, cik tad mēs, jo programmā mēs definējam, kur ir enerģijas ievads un kur tad ir tie patērētāji. Un tad mums teorētiski jābūt tā, ka šiem ievadam mums jāpatērē tikpat, cik mēs nopērkam no tīkliem. Vai tur ir kaut kādas atšķirības vai nav. Vēl ir tāds papildus rīks kā Excel. Tas nozīmē, visus šos datus mēs varam automātiski eksportēt uz Excel, un tad jau varam veidot vai nu šeit papildus, mākam rakstīt kaut kāds Visual Basic for Application kaut kādus datus, un mēs varam veidot šo atskaites par patērēto enerģiju sev nepieciešamā formā. Tikpat labi mēs varam kaut kādiem noteiktiem patērētājiem izsūtīt rēķinus, ja mēs tā gribam. Un tas būtu īsumā viss par šo mūsu pieredzi.